Labdien, cienījamie kolēģi un darbu vērtētāji, un šodien es, Edgars Vašņikovs, kā arī mani kolēģi Jānis Strots un Girs Zeiberts, prezentēsim mūsu referātu par tēmu termisko tiltu efektīvu risinājumu. Runājot par aktualitāti, Latvijas būvnormatīvas LB 00219 nosaka striktas energoefektivitātes prasības ēku norobežojošajām konstrukcijām ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu ēkās, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un novērst būvfizikālu raksturu defektu veidošanos ēkās un to būves elementos. Papildus šim pat nelieli termiskie tilti var veidot līdz pat 30% no kopējiem siltuma zudumiem, ievērojami palielinot apkuras izmaksas un mazinot komfortu iekštelpās. Mūsu mērķis bija rūpīgi un plaši izpētīt termiskos tiltus, kā arī kvantitatīvi salīdzināt tradicionālos un inovatīvos risinājumus termisko tiltu negatīvās ietekmes samazināšanai vai novēršanai, kas attiecas uz ēkas energoefektivitāti un mikroklimatu, lai paustu plašāku izpratni par šo tēmu un pielietot jāapgūto informāciju turpmākajā praksē. Mūsu uzdevumi bija izpētīt termiskos tiltus, kas attiecas uz manu daļu, sniegt termisko tiltu aprēķinus un simulācijas, kas gan attiecas uz mani, gan par simulācijām runājot uz Girtu, izskatīt, kādi ir tradicionāli un efektīvi risinājumi, ar ko tie atšķiras, tā ir Jāņa daļa, un veikt vienkāršotu tematu izklāstu kolēģiem. Ejot tālāk, siltuma jeb termiskais stils ir noteikts ēkas apdaras apgabals, kur siltuma vadītspēja ir lielāka nekā apkārtējās konstrukcijās. Jo lielāka ir ēkas ārējās un iekšējās temperatūras starpība, jo ātrāk ēka uzsilst vai atdziest. Izšķir 6 termisko tiltu veidus – lineārie, geometriskie, konstruktīvie, punktveida, sistemātiskie un konvektīvie. Lineārie termiskie tilti ir tukšumi vai vājāk izolētas zonas ēkas siltumnorobežojošajās konstrukcijās, kas stiepjas gar iedomātu līniju pāri konstrukcijai. Tie parasti atrodas balkonu savienojumos ar grīdas plātni, sienu malās, grīdas balstos un logu ailēs. Enerģijas zudumi lineārā termiskajā tiltā tiek raksturoti ar lineāro siltuma caurlaidību psi. Geometriskie termiskie tilti rodas tajās vietās, kur mainās ēkas norobežojošās konstrukcijas virsmu virziens, piemēram, stūrī, vai arī, kur ir vietējais šo virsmu samazinājums. Tie var būt kā lineārie, tā arī punktveida termiskie tilti. Konstruktīvie termiskie tilti ir pārtraukumi ēkas norobežojošās konstrukcijas izolācijā, ko rada montāžā vai būvniecībā izmantotie elementi. Piemēri ir pārtraukumi stūru savienojumos starp dažādām ēkas sastāvdaļām, piemēram, īveida sija, kas šķērso montāžu. Punktveida termiskie tilti ir koncentrēti zudumi, kas tiek konstatēti vienā punktā. Piemēri ietver stiprinājuma elementus, piemēram, tapas vai fasādes atbalstus un endkurus, kas iekļūst izolācijas slānī. Enerģijas zudumi punktveida siltuma tiltā tiek definēti kā punktveida siltuma caurlaidība Hi. Sistemātiskie termiskie tilti ir atkārtoti enerģijas zudumi visā fasādes garumā. Šo konceptualizāciju izmanto, lai atvieglotu ēku norobežojošo konstrukciju projektēšanu kā struktūrā ar vienvirziena siltuma plūsmu, kas vienkāršo siltuma zudumu aprēķinu. Piemēram, siltuma zudumi, kas rodas no sienu savienojumiem vai mūra savienojumiem. Un beidzot, konvektīvie termiskie tilti ir enerģijas zudumi, kas rodas gaisa kustības dēļ konstrukcijas iekšienē. Konkrēti nejaušas gaisma plūsmas dēļ konstrukcijas iekšpusē. Iespējamie cēloņi ir konvekcijas traugā starp komponentiem vai pašā izolācijas slānī. Siltuma zudumi var pieaugt arī tiešas ārā gaisa ietekmes dēļ caur izolāciju. Iekštelpa gaisa var iekļūt konstrukcijā, radot ventilācijas zudumu. Rašanās iemeslu negatīvās sekas. Termiskie tilti ēku ārsienās parasti rodas no javas savienojumiem starp izolētiem ēkas blokiem un betona konstrukcijas elementiem, piemēram, kolonnām, sijām un plātnēm. Turklāt termiskie tilti rodas tad, ja ēkas norobežojošā konstrukcija ir pilnībā vai daļēji pārklāta ar materiāliem, kam ir atšķirīga siltuma vadītspēja, mainās materiāla biezums vai ir atšķirības starp ārējo un iekšējo zonu. Piemēram, sienu, grīdas vai griestu savienojumos.
Termisko tiltu dēļ rodas siltuma zudumi, kondensās, virsmas temperatūras kritums un pelējums. Jeb termisko tiltu dēļ palielinās ēkas kopējās siltuma enerģijas patēriņš, kas tieši ietekmē apkuras izmaksas. Ja virsmas temperatūra nokrīt zem rases punkta, uz virsmas veidojas mitrums jeb kondensāts, kas var bojāt konstrukciju materiālus. Termisko tiltu zonās iekšējā virsma ir ievērojami augstāka nekā pārējā konstrukcijā. Tas savukārt samazina telpu komfortu un pavājina ēkas siltumizolācijas efektivitāti. Un beidzot, uzkrājoties mitrumam, veidojas pelējumas ēnītes, kas ir bīstamas gan cilvēku veselībai, gan konstrukcijas stiprībai un izturībai. Abos attēlos var redzēt, kā vienā no viņiem var redzēt kondensāta veidošanos, un otrā attēlā var redzēt pelējuma veidošanos. Termisko tiltu noteikšanas metodes. Mūsu darbā bija izskatītas 4 termisko tiltu noteikšanas metodes. Tās ir infrasarkanā termogrāfija, siltuma plūsmas mērīšana, termometriskā metode, kā arī simulācijas un skaitliskās modelēšanas metodes. Sāksim ar infrasarkano termogrāfiju. Infrasarkano termogrāfiju plaši izmanto, lai noteiktu termiskos tiltus ēku norobežojošās konstrukcijās. Ar šo metodi mēra no virsmām izstaroto infrasarkano staroju un pārvēršot to temperatūras laukā, kas izceļ anomālijas, kur siltuma plūsma ir pastiprināta izolācijas vai materiāla saskares vietu pārtraukumu dēļ. Runājot par siltuma plūsmas mērīšanu, ISO 9869 1 standarts paredz siltuma plūsmas sensoru izmantošanu ēkas norobežojošo konstrukciju U vērtības noteikšanai reālajos apstākļos. Pašreizējā redakcija nosaka, ka mērījuma monitoringa periodam jāilgst vismaz 3 līdz 7 dienām. Trešā metode ir termometriskā metode, kas balstās uz līdzvērtību starp siltuma plūsmu no iekštopām uz āru un siltumu, kas plūst no iekštopām uz sienas iekšējo virsmu, izmantojot konvekciju. Metode novērtē siltuma plūsmu, izmantojot konvekcijas likumus, un U vērtība aprēķina kā konvekcijas siltuma pārneses attiecību pret temperatūras starpību ēkas norobežojošajās konstrukcijās. Un pēdējā metode ir simulācijas un skaitliskās modelēšanas metodes. Skaitliskās un simulācijas metodes termisko tiltu noteikšanai ir izstrādātas, lai atspoguļotu daudzdimensionālu siltuma plūsmu ēku energoefektivitātes simulācijās. Sarežģītas 2D vai 3D termisko tiltu geometrijas var vienkāršot, izmantojot ekvivalento sienu metodi vai jauktas skaitliskās metodes, kas atspoguļo būtisko dinamisko siltuma pārneses uzvedību un uzlabo ēkas energoefektivitātes prognožu precizitāti salīdzinājumā ar standarta vienas dimensijas pieņēmumiem. Augšējā attēlā var redzēt plūsmas sensorus, vidējā attēlā var redzēt, ka siltuma zudumi rodas caur logiem, un tā arī ir tā infrasarkanā termogrāfijas metode, un apakšējā bildē var redzēt, ka mēra temperatūras vērtību, kuru vēlāk var izmantot termometriskajā metodē. Tālāk mēs parunāsim par aprēķinu formālu. Un pirmais pie mums ir U vērtības aprēķins, jeb siltuma caurlaidības koeficienta aprēķins. Šis koeficients raksturo siltuma plūsmas intensitātes ar ēkas norobežojošajām konstrukcijām uz viena laukuma vienību un temperatūras starpību. Zemāka U vērtība nozīmē efektīvāku siltumizolāciju. Jeb U vērtība ir vienāds 1 dalīt ar kopējo siltumpretestību. Otrā vērtība ir HD vērtība, kuru aprēķina pēc formulas, kuru var redzēt tajā prezentācijā, un kur HD ir tiešais siltuma pārneses koeficients starp apsildāmo vai dzesēto telpu un ārējo vidis ar ēkas norobežojošo konstrukciju. AI ir ītā ēkas norobežojošās konstrukcijas elementa laukums kvadrātmetros. UI ir ītā ēkas norobežojošās konstrukcijas elementa siltuma caurlaidība. LK ir kātā lineārā termiskā tilta garums.
psi, kā ir kārtā lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidība, un hi, j ir jītā punktveida termiskā tilta siltuma caurlaidība. Trešā pie mums ir psi vērtība, kas ir lineārā siltuma caurlaidība, un tā savukārt ir siltuma plūsmas garumu, kuras mērvienība ir vats dalīt ar metrs reiz kelvins. Un šeit no jaunajiem jēdzieniem, kuri nebija minēti iepriekšējā formulā, ir L2D, kas ir lineārais siltuma pārneses koeficients no 2D siltuma plūsmas modeļa. Ceturtais koeficients, kur aprēķins iekļauts referātā, ir punktveida termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficienta aprēķins. Un šeit ir tikai viens jauns termins, kas ir L3D, un tas ir kopējais siltuma pārneses koeficients, kas ir iegūsts no trīsdimensiju siltuma plūsmas modeļa. Un pēdējais aprēķins ir FRSI faktora aprēķins. Šo faktoru pielieto, lai novērtētu kondensāta veidošanās un pelējuma risku pie siltuma tiltiem. Ja virsmas temperatūra pārāk stipri pietuvojas ārā temperatūrai, uz tās var kondensēties mitrums, kas veicina pelējuma attīstību. Augstāks FRSI nozīmē, ka virsmas temperatūra ir tuvāka iekštelpu temperatūrai, samazinot kondensāta risku. Un runājot par apzīmējumiem, TSI ir iekšējās sienas virsmas temperatūra, TI ir iekštelpa gaisa temperatūra, un TE ir ārā gaisa temperatūra. Tātad mēs nonākam pie skaitliskās modelēšanas. Datus un materiāla īpašības izvēlējos no Latvijas būvnormatīva ēku norobežošo konstrukciju siltumtehnikas, kā arī no materiāla ražotāju tehniskajām specifikācijām, kā arī datus ņēmu atbilstoši mūsu šī brīža laika apstākļiem, kā piemēram ārā temperatūra -12 grādi un iekštelpu relatīvais mitrums 60 grādi. Izveidoju identisku mezglu modeli, tajā skaitā ģeometriju, materiālu un robežu nosacījumus abās programmās, gan Term, gan Heat2. Salīdzinājums parāda, ka Term, izmantojot FEM metodi, labāk tiek galā ar neregulārām formām, jo tā tīkls pielāgojas līnijām. Savukārt Heat2 ar FDM metodi ir ātrāka, bet izmanto taisnstūra tīklu, kas var radīt nelielu nobīdi, kas arī parādās relatīvajā novirzē apmēram 2%. Termiskie pārtraukumi caur balkona plātni. Balkona plātne, kas iet caur ārsienai bez siltumizolācijas, ir viena no bīstamākajiem termiskajiem tiltiem. Tā darbojas kā milzīga dzēsēšanas riba, līdzīgi kā radiators, tikai otrādi. Tā izvelk siltumu no iekštelpu pārseguma un izved to ārā. Savā darbā es veicu skaitlisko modelēšanu diviem variantiem, kas ir pirmais tradicionālais risinājums monolīta dzelzbetona plātne bez jebkāda siltuma pārtraukuma, un otrs scenārijs ir energoefektīvs risinājums, izmantojot termisko pārtraukumu, kas atdala ārējo balkonu no iekšējā pārseguma ar izolācijas slāni. Un aprēķināja, ka psi bez izolācijas ir aptuveni 0,85 vati uz metru uz kelvinu, un ar termisko pārtraukumu ir apmēram 0,15 vati uz metru uz kelvinu. Un aprēķinot kopējo psi, var secināt, ka tas ir 82%, kas parāda, ka termiskā pārtraukuma izmantošana samazina psi vērtību par aptuveni 82%. Tradicionāli risinājumi. Šajā modeļā aplūko tradicionālus risinājumus,
termisko tiltu samazināšanai. Šie risinājumi balstījās uz normatīvajām prasībām, īpaši uz konstrukciju U vērtību izpildi. Praktiski tas nozīmē, ka galvenais uzsvars tika likts uz siltumizolācijas biezumu palielināšanu sienās, jumtos un pamatos. Projektēšanā bieži tiek izmantota cipveida konstrukciju mezgli, kas ir konstruktīvi droši un vienkārši realizējami. Šāda pieeja galvenā uzmanība tiek pievērsta plātnes siltuma zuduma samazināšanai, bet konstrukciju mezgli netiek detalizēti analizēti un no siltumfizikas viedokļa. Nākošais. Tradicionāli risinājumi ierobežojumi. Tradicionāliem risinājumiem ir būtiski ierobežojumi, lai arī U vērtības tiek izpildītas, termiskie tilti konstrukciju mezglos saglabājas. Tieši tajā vietā rodas pazeminātas iekšējās virsmas temperatūras, kas palielina kondensāta un pelējuma veidošanos riskus. Rezultātā ēkas faktiskais enerģijas patēriņš bieži neatbilst projektētajiem aprēķinam. To labi ilustrē termogrāfijas attēli, kuros redzami, ka siltuma zudumi koncentrējas tieši mezglos, nevis sienu plātnēs. Efektīvo risinājumu pamatprincipi. Atkarībā no tradicionālās pieejas efektīvie risinājumi balstās uz mūsdienīgu būvfizikas izpratni, bet galvenais mērķis ir ne tikai samazināt kopējo siltuma zudumu, bet arī novērst lokālās siltuma plūsmas koncentrāciju konstrukciju mezglos. Efektīvo risinājumu pamatā ir nepārtraukta siltuma izolācijas visas ēkas apvalkā un mezglu projektēšanā, balstoties uz aprēķiniem. Termiskie tilti tiek analizēti izmantojot lineāros punktveida koeficientus, kas ļauj precīzāk novērtēt to ietekmi uz ēkas energoefektivitāti. Praktiskie pielietojumi, efektīvie risinājumi. Praktiskajā līmenī viens no efektīvākajiem risinājumiem ir logu un durvju montāža siltumizolācijas slānī, nevis esošajā sienā. Tas nodrošina siltumizolācijas nepārtrauktību un būtiski samazina siltuma zudumus ailēs, balkonu un pārsegumu mezglos īpaši nozīmīga ir termisko pārāvumu elementu izmantošana. Šie elementi pārtrauc siltuma plūsmu caur dzelzbetonu, vienlaikus saglabājot konstrukcijas nespēju. Pētījumi rāda, ka šādi risinājumi var samazināt lineāro siltuma caurlaidību līdz pat 40 līdz 70%. Risinājumu salīdzinājums. Salīdzinot tradicionālo un efektīvo risinājumu, redzams, ka atšķirība nav tikai izmantojamos materiālos, bet arī projektēšanas pieejā. Tradicionālie risinājumi koncentrējas uz U vērtībām, savukārt efektīvie risinājumi mērķtiecīgi optimizē konstrukcijas mezglus. Tieši mezglos veidojas lielākā daļa siltuma zudumu, un efektīvie risinājumi ļaus šo problēmu risināt sistemātiski, nevis tikai formāli izpildīt normatīvās prasības. Ietekme uz komfortu. Efektīvo risinājumu būtības priekšrocība ir tā pozitīvā ietekme uz iekštelpu komfortu, paaugstinot iekšējo virsmas temperatūru, samazinās augsto zonu veidošanās, kā arī kondensātu un pelējuma risku. Tas nozīmē stabilāku mikroklimatu, mazāku diskomfortu lietotājiem un ilgtermiņā arī mazākus bojājumus konstrukcijās, kas pozitīvi ietekmē ēkas eksploatāciju. Ekonomiskais pamatojums. Efektīvo risinājumu izvērtēšanai jāveic arī no ekonomiskā viedokļa. Šeit tiek izmantotas dzīves cikla izmaksas, jeb LCC pieeja, kas ņem vērā gan sākotnējās investīcijas, gan eksploatācijas izmaksas visā ēkas kalpošanas laikā. Lai gan efektīvi risinājumi prasa lielāku sākotnēju izmaksas, ilgtermiņā tās tiek kompensētas ar zemāku enerģijas patēriņu un mazāku nepieciešamību pēc remontdarbiem. Parasti atmaksāšanās periods ir robežās no 5 līdz 15 gadiem. Papildus iegūmi. Papildus tiešajiem enerģijas ietaupījumam, efektīvie termisko tiltu risinājumi nodrošina arī virkni netiešo iegūmu, samazinās bojājumu risks konstrukcijās, pagarina ēkas kalpošanas laiku un uzlabojas lietotāja komforts. Ilgtermiņā tas palielina arī ēkas tirgus vērtību un padara to konkurētspējīgāku.
īpaši ņemot vērā ar vien stingrākas energoefektivitātes prasības. Attēlā ir redzama privātmāja, kas ir ieguvusi 2025. gadā pirmo vietu kā energoefektīvākā māja. Tātad ekonomiskais pamatojums un ieteikumi. Pieņemsim, ka balkona mezgla termiskā pārtraukuma uzstādīšana 10 metru garumā izmaksā apmēram 850 eiro, ietverot materiālus un darbu. Tad šie dati un parametri ir balstīti uz tipisku Latvijas daudz dzīvokļu ēkas mezglu, piemēram, 119. sēriju, kur dzelzbetonā plātne iet cauri ārsienai. Un tad aprēķinājām, ka ietaupījums gadā varētu būt 641 kWh gadā. Un, ja ņemot vērā, ka Rīgas siltums piegādā 1 kWh par 10 centiem, tad ietaupījums ir 64 eiro gadā. Līdz ar to atmaksāšanās periods ir apmēram 13 gadi. Taču par cik mums ir inflācija, un ņemot vērā, ka inflācija kādi 5%, tad apmaksāšanās periods ir ātrāks un jau kādi 11 gadi. Tātad risinājumi ēku energoefektivitātes un ilgmūžības uzlabošanai. Modelēšanā, projektēšanas stadijā pirmais un svarīgākais ieteikums ir veikt skaitlisko modelēšanu jau projektēšanas stadijā. Ir daudz lētāk izlabot mezglu uz papīra vai datora ekrānā, nekā pēc tam cīnīties ar pelēm jau uzbūvētā mājā. Tas ļauj jums precīzi redzēt, kur būs augstuma punkti un tos novērst jau laicīgi. Tad nepārtraukta izolācija. Mums ir jātiecas uz termiskā apvalka nepārtrauktību. Tas nozīmē, ka siltumizolācijas slānis viņam ir jābūt nepārtrauktam, tādēļ kā stagai vai apvalkam apkārt visai ēkai. Termiskie pārtraukumi. Vietās, kur konstrukcijas elementi ir jāiziet cauri izolācijai, kas mūsu piemērā ir, piemēram, balkons, ir obligāti jāizmanto certificēti termiskie pārtraukumi. Tie ir speciāli elementi, kas apvieno nesošo funkciju ar siltumizolāciju. Kā redzējām aprēķinos, tas ir veids, kā var samazināt balkona mezgla siltuma zudumus par vairāk 80%. Un logu montāža siltumizolācijas slānī. Ļoti būtisks ieteikums ir logu montāžu veikt nevis pašā sienā, bet gan ievirzīt tos siltumizolācijas slānī. Tas ļauj siltumizolācijai pārsegt loga rāmi, tādējādi samazinot C vērtību no kā iepriekš skatījāmies 0,08 uz 0,01 vatu uz metru uz kelvinu. Tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā panākt termisko tiltu brīvus termiskos tiltus konstrukcijā. Nākamo. Tak tu secinājumus, ne? Bet, jā, piedod, nepamanīju. Termisko tiltu būtiskā ietekme, kā pirmais un svarīgākais secinājums ir par mērogu. Termiskie tilti nav tikai sīkums, tie var veidot līdz pat 30% no kopējās ēkas siltuma zudumiem. Tas nozīmē, ka pat visbiezākā siltumizolācija uz sienām nesniegs gaidīto efektu, ja mēs atstāsim neizolētus mezglus. Tas tieši ietekmē ēkas energoefektivitātes klasi un apkurses rēķinus. Nepieciešamība pēc padziļinātas analīzes mēs secinājām, ka tradicionālajām metodēm vairs nepietiek. Mūsdienu būvniecība ir obligāta detalizēta psi un ksi koeficientu
analīzi saskaņā ar ISO 10211 standartu. Tai šāda padziļināta pieeja ļauj mums precīzi aprēķināt reālo siltuma plūsmu un izvairīties no kļūdām, ko parastie U vērtību aprēķini vienkārši neuzrāda. Tad efektīvu risinājumu priekšrocības mūsu praktiskie piemēri parādīja risinājumu efektivitāti, izmantojot termiskos pārtraukumus balkonos. Mēs panācām siltuma zudumu samazinājumu par 82%, bet tas nav tikai stāsts par siltumu. Šie risinājumi ir kritiski svarīgi, lai novērstu kondensātu un pelējumu riskus, kas rodas augstumā virsmām iekštelpās. Energoefektīvais pamatojums un ilgtermiņa ieguve no ekonomiskā viedokļa investīcijas šādos risinājumos ir pilnībā pamatots. Aprēķinātais atmaksāšanas periods ir 10–15 gadi un ļoti konkurētspējīgs. Ņemot vērā ēkas ilgo dzīves ciklu, galvenais iegūms šeit ir ēkas ilgmūžībā, jo mēs pasargājam konstrukciju no mitruma bojājumiem, vienlaikus nodrošinot augstu komforta līmeni iedzīvotājiem. Un tad ieteikumi ir savlaicīgi identificēt termiskos tiltus, ietaupīsiet gan līdzekļus, gan galvas sāpes. Paldies par Paldies uzmanību. par uzmanību! Esam gatavi jūsu jautājumiem.